Jēzus aicina sievietes skatīties uz savu dzīvi. Jēzus, kurš piepilda savu misiju, Jēzus, kurš iet savu krusta ceļu, ko apostols Jānis sauc par viņa pagodināšanu. Jēzus pats uz savu krustu, uz savu kaunpilno nāvi, kaunpilno cilvēku acīs, to sauc par savu pagodināšanu. Varbūt, ka varam citādi sāk skatīties arī uz savām kaunpilnajām, savām cilvēku acīs nožēlojamajām situācijām. Ir tāda dziesma Valdim Indrišonakam ar Jēzu būt kaunā. Kāda tā ir laime kopā ar Kristu būt kaunā. Ļaut, lai kauns sadedzina, nosvilna to mūsu iekšējo nepieciešamību izskatīties labi cilvēku priekšā, jo mēs baidāmies. Mēs turpinām baidīties no tā, ko cilvēki par mums teiks, ko cilvēki padomās, kā mēs izskatīsimies. Mēs turpinām uztraukties par to. Un kauns būt ar Jēzu kaunā, tas nozīmē izvēlēties Jēzu par vienīgo, kura acīs mēs vēlamies izskatīties labi. Vienīgo, kura domas par mums patiesi rūp. Un tas nozīmē no mums nodedzināt to lieko. Un kauns būt ar Jēzu kaunā, tas nozīmē atbrīvoties no tā liekā. Raudiet pašas par sevi, raudiet par saviem bērniem. Neraudiet par to, kurš tiek pagodināts Kunga acīs.